Šodien vēlētos pastāstīt par SketchUp Studio dažādām iespējām, kas ļautu gan studentiem, kam pieejama uzreiz SketchUp Studio Edu versija, un arī tiem, kam ikdienā vajadzētu kaut ko nedaudz advancētāku kā pamata modelēšanas funkcijas, tad kā to varētu pievienot ar Studio abonementu, kurā būtu iekļauts Trimble Connect, redesign servis, vizualizācijas vajadzībām vīrējs, Trimble Scan Essentials 3D punktu mākoņu apstrādēji un papildus noderīga iespēja, kas ļautu importēt, eksportēt Revit failus. Nedaudz varbūt jāsaka dīvaini to prezentēt, esot tādā SketchUp jau jaunās versijas iznākšanas priekšvakarā, kur ļoti daudz no šiem rīkiem jau pēc nedēļas vai divām krietni vēl uzlaboti būtu. Bet, vismaz tā iespēja iepazīties. Tā. Nu, vispārīgi par studio, kas tas tāds būtu, skatoties no SketchUp LV lapas arī sadaļā SketchUp Studio. Būtībā visi iekļautie produkti un servisi būtu studio sastāvā. Gan SketchUp Pro piedāvātā SketchUp for Desktop versija, web versija pilnā, arī iPad versija, kas nebūtu tad papildus jāpērk. Arī servisi ar papildus iespējām kā 3D Warehouse, Extension Warehouse un Layout. Un tas, kas varbūt nav parastajā Pro abonementā, tie būtu nedaudz lejā redzot, rīki vīrējs, Trimble Scan Essentials un Revit importēšanas papildinājums. Kāda ir tīri licencēšanas ziņā atšķirība? Tātad studio versija par Pro abonementu būtu gandrīz uz pusi dārgāka, bet tīri praktiski pat, ja nepieciešams ir tikai, piemēram, vīrējs, tad jau izdevīgāk sanāk iegādāties to SketchUp Studio, nevis atsevišķi gada licenci vīriem pirkt. Ja arī jau izmantojot SketchUp Pro abonementu, būtu tā iespēja to jebkurā brīdī upgradeot par SketchUp Studio versiju, vienkārši piemaksājot to starpību, kas ir licences cenā un cik jau tās dienas pagājuši pašā abonementā. Pirmais no rīkiem, ko gribētu parādīt, ir varbūt vienkāršākais un ikdienā noteikti noderīgākais. Tas ir servis Trimble Connect. Jāsaka, es pat pabrīnījos gada sākumā aptaujās, kas bija, cik ļoti daudzi patiesībā vēl nelieto Trimble Connect. Kā to izmantot? Ja sāciet darbu jebkādā SketchUp failā, un šādi izskatās man jau tāds SketchUp Studio lietotāja interfejs, tad es varētu atvērt kādu projektu, kas man uz datora būtu tā saglabāts, un Trimble Connects ļautu mums to projektu saglabāt nevis tikai lokāli, bet arī mākonī. Un tātad sākumā projektu atverot un izvēloties Trimble Connect tādu rīkjoslu vai failu izvēli, Trimble Connect redzēsiet, tādas 5 iespējas šeit ir. Pirmais, mums vajadzētu radīt projektu, kurā mēs šo te failu varētu saglabāt vispār. Nospiežot uz to mazo Trimble Connect ikoniņu, atvērsies interneta pārlūkā Trimble Connect tā galvenā mājaslapa, kurā es jau varētu redzēt vairākus radītos projektus. Pat, ja jūs lietojat bezmaksas SketchUp versiju, jums būtu iespēja radīt to vienu projektu un 10 GB apjomā augšu pielādēt failus. Te jau man būtu vairāk radīt, es iztaisīšu vēl vienu. Vienkārši izvēloties New projektu nosaukumu.
studio seminārs. Var pievienot bildīti, lai vieglāk būtu saprast, kas tajā projektā tieši notiek. Un tātad, kas ir kā īpašnieks. Tā. Un tātad izvēlos papildus, drošības pēc varbūt, lai viņš tiek saglabāts tieši Eiropā. Jā. Ar submit saglabāju, un pati mape jau būtu radīta. Atgriežoties SketchUp vidē, lai šo projektu jau saglabātu mākonī, izvēlos trešo ikoniņu, Publish modelu, kur es varētu izvēlēties, jau, kurā no projektiem es viņu saglabāšu. Tā, te nedaudz dīvaini, kāpēc neredzu. Man aizdomas, es ar citu kontu esmu pierakstījies. Tātad pārbaudu. Šeit man ir ar šo e-pastu esmu pierakstījies un SketchUp vidē ar otru. Nekas. Jo vienā projektā mums var būt arī vairāk dalībnieki. Vienkārši dodoties Trimble Connectā uz sākuma sadaļu Explorer, es varētu radīt komandu, kurai katram dalībniekam būtu šie te faili jau pieejami. Tad pie team izveidot, tātad invites people, vienu personu pievienot, lai var radīt arī dažādas lietotāju grupas, kur katrai būtu deleģētas kaut kādas noteiktas tiesības, ko viņš vispār var darīt ar tiem failiem. Un tad uzveicināšu kā adminu Kārlis Svētinfoera, nospiežu Enter un jau pēc brīža es arī saņemtu e-pastā uzaicinājumu šim projektam pievienoties. Atgriežoties SketchUpā, pārbaudu, vai jau redzējuši to projektu arī. Vēlreiz publish. Un redzu šo te projektu studio seminārs. Lieliski. Un zem šī nosaukuma uzreiz arī saglabāšu publish modelu. Fails ir apmēram 60 megabaitus liels. Dīs brīdis paiet, kamēr viņš augšā pielādējās. Varbūt ļoti labi var kaut ko papildus pastāstīt. Bet tā, pagaidu, kamēr augšā pielādējas. Fails jau dzīvotu mākonī. Tas nozīmē, ka ja es uzsāktu pilnīgi jaunu SketchUp failu un gribētu strādāt ar mākonī saglabāto, izvēlos šoreiz Open modulu projektu vajadzīgo, paņemu ēkas projekts un atveru vaļā. Atkal brīdis paliek, kamēr ielādējās, es jau varētu strādāt. Teiksim, jau vēlētos arī kādas izmaiņas veikt projektā, tad pie katrām izmaiņām atliek tikai vēlreiz nospiest uz šī te publish, un mēs jau varētu tās izmaiņas redzēt. Tad, piemēram, kaut vai pārvietoju koku un nospiežot publish modulu, tas tiek automātiski jau pārrakstīts pa virsu iepriekš saglabātajam failam. Bet kas ir lieliski darbojoties Trimble Connect tāda drošības viedokļa, katra šī te faila versija vienmēr arī saglabāsies. Ja, piemēram, es vēlāk gribētu atgriezties uz to versiju, kur tas koks nebija pārvietots, tad vienkārši skatoties Trimble Connect tajā pārlūkā,
kur nu būs tie dati. Tā, es redzu, ir šis ēkas projekts, un sānas sadaļā es redzu versiju izmaiņas, see history, un es varētu atsevišķi leju pielādēt arī vecāku versiju. Tā ka, ja kaut ko sanāk tajā failā sačakarēt, tad būtu iespēja atgriezties vismaz uz to sākotnēji. Un vienmēr ir tā iespēja papildus visas failus saglabāt arī lokāli kādās mapēs. Tur ļoti ieteiktu iepazīties ar vienu tādu padziļinātāku semināru, kad dodies no SketchUp LV, arī Trimble Connect izvēloties vai pie produktiem Trimble Connect. Jau parādīsies cita semināra ieraksts projektu pārvaldīšana ar Trimble Connect, kur izmantojot papildus arī desktop aplikāciju Trimble Connect un Trimble Connect Synchronization būtu iespēja jau lielākus projektu struktūru, visu folderus automātiski, piemēram, sinhronizēt ar citiem kolēģiem vai klientiem. Un dod tātad papildus iespējas arī redzēt tās projekta detaļas un citas lietas. Bet, kas jāmin par Trimble Connect, ja šādi es augšupielādēju to failu, es ļoti ērti viņu varētu atvērt vaļā arī ar SketchUp online versiju vai jebkādu no SketchUp mobilajām ierīcēm. Atkal sākot, piemēram, no SketchUp LV, ja atver vaļā lietot SketchUp Free versiju, tātad tā ir tā web versija, kas pieejama arī bez maksas. Viens šeit parādās projekti, kas ir vienkārši mākonī augšu pielādēti un papildus ir Trimble Connect sadaļa, kur es varētu atkal to semināru failu izvēlēties un atvērt vaļā. Atkal 69 megabaiti. Jāpagaida, kamēr ielādējās, bet kas ir lieliski, tad tādā veiktspējas ziņā, man liekas, ka pārāk web versija arī neiepalīgi. Un papildus tāda funkcija ziņā arī man patīk online versijā visi spraudņi, bet saīsnes strādā. Tā kā, ja ir vajadzīgs tāds kādam, papildus kolēģim arī SketchUps, tad sākumā var pasīties vai iztikt ar šo online versiju, jo arī komunicēt gan viegli tagad varētu ar to Trimble Connect palīdzību. Atvērt viņas gan online, gan arī desktop versijā. Atvērās ar web versiju. Tas interfejs web versijā tāds krietni modernāks, rīkjoslas, tātad nav atsevišķas, ir viena, kuru iespējams pielāgot, un dialogu logi šādi te atsevišķi būtu pieejami. Bet, tad arī, ja es saglabātu kaut ko šajā projektā, tas automātiski saglabās pa virsu tam Trimble Connect projektā augšupielādētajiem failām. Atgriezīšos atpakaļ. Ko minēt, Trimble Connect kā tādu aizvien vairāk izmanto arhitekti, projektētāji gan Latvijā, visur pasaulē, jo starp tādas vienotā datu vidē platformām paredzētām, kur mēs varētu darboties, un tā salīdzinoši vienkāršākā un lētākā. Salīdzinot, piemēram, Autodesk piedāvātajiem risinājumiem. Lietotājiem, kam nevajag kaut kādas advancētākas funkcijas, nekas papildus arī nav jāpērk. Tātad SketchUp Pro vai Studio versijā jau nāk līdzi tātad Trimble Connect biznesa profils. Tas ļauj neierobežot tos projektus veidot, uzaicināt dalībniekus. Es izmanto tikai free. Tie var pievienoties jebkuram projektam, apskatīt projekta failus, ja vajag arī tur komentēt. Un, kas ir jau tāds premium, kas ļautu papildus arī dažādus BIM datus apskatīt. Jo tātad Trimble Connectam ir arī papildus tādas versijas,
pasīšos pie Connected Apps. Piemēram, ir iespēja uzstādīt Trimble Connect arī priekš Revita, lai vieglāk būtu tātad arī Revit projektus un citus failus apskatīt vai apvienot kopā gan Revit failu, inženieru tīkls, piemēram, ar SketchUp failu, arhitektūru vai labiekārtojumu tādā vienotā platformā. Bet ikdienā, kas jāsaka, jau Trimble Connect pat izmantojam SketchUp pamatkursu apmācībās, kas ļauj ļoti ērti piekļūt klāt visiem darba failiem. Un vismaz ir tā iespēja, lielais fails nedaudz pakarās. Teiksim, Trimble Connect. Visi, kas mums ir pamatkursa faili, ļoti ērti pieejami uzreiz katram dalībniekam. Gan izmantojot online versiju vai desktop versiju. Un tātad, ja lietojat arī kādu mobīlo ierīci uz SketchUp Viewer vai SketchUp for iPad, tad arī ar to varētu ļoti ērti piekļūt klāt visiem tiem Trimble Connect projektiem. Par Connectu laikam arī viss. Padziļinātākas tēmas noteikti ieteikt apgūt, noskatoties to semināru, kā varētu apvienot vai sadalīt projektu vairākās daļās, lai, piemēram, viens kolēģis varētu strādāt pie viena ēkas daļām, cits pie labiekārtojuma, cits pie kāda noteikta dzīvokļa un kā to visu apvienot kopā. Tātad, projektu pārvaldīšana Trimble Connect seminārā. Kas būtu tāds nākošais arī nedaudz saistībā ar to pašu? Jā, jautājums. Čatā rakstīt. Un kamēr importēsies no Revita fails, ko es gribēju, tātad par Revit daļu. Ja negribās Trimble Connect platformā vērt vaļā to Revit failu, ar Studio abonementu ir iespējams patiešo Revit failus arī importēt. Nevis pa vidam vēl saglabājot tur DVG vai IFC formātos, bet redzēsiet pie importēšanas, es varētu uzreiz Revit formāta failu attaisīt vaļā. Tātad Revitā, kā viss ir organizēts ar famīlijām, ar līmeņiem, tas viss tiek transferēts tādā SketchUpam saprotamā veidā, lai nebūtu, kā kādreiz varbūt ar IFC failiem ņemoties, veselu stundu jāvelta, kamēr būtu iespējams sākt taisīt vizualizācijas. Atvērās pāris sekundēs šis te modulīts. Un šis Revit fails ir, ko kolēģi tieši Revit Architecture pamatkursā InfoEra pasniedz. Reizē kā radīt šablonu darbam, lai būtu rakstlaukumos viss parādīties, lai sienu veidi būtu. Un tagad SketchUpā tas ienāca jau sakārtots pa tagiem. Tagad redzēsiet, visas šīs te jau ienāk arī krāsas. Pagaidām gan jāsaka, tas importēšanas, eksportēšanas virziens pagaidām nedaudz tāds vienvirziena, bet jāpagaida atkal nedēļa, 2, un jau redzēsiet ērtāk veidi, kā arī atpakaļ uz Revit aizsūtīt. Jo pagaidām, ja teiksim, es gribētu kādu interesantu detaļu iezīmēt klāt, ko varbūt Revitā būtu stipri sarežģītāk radīt, teiksim, uzzīmējuši tādu interesantu jumtu.
Visas tādas nestandarta formas nedaudz vieglāk ir radīt tomēr SketchUpā. Un tāds interesants jumtiņš sanāk. Es to varētu vienkārši kā atsevišķu komponentu saglabāt. Varu noteikt, kāda būs tieši arī tāda pēc IFC klasifikācijas viņam. Tātad, kas viņš būtu. Un ar create saglabāt. Un, lai atsevišķi viņu kaut kur novietotu, es varu ar save as komponentu kā SketchUp failu saglabāt. Ja, teiksim, viņu nesīsiet patiešo Revitā kā masas modeli, tad parasti ieteikums būtu izvēlēties SketchUp 8 vai vecāku versiju. Bet citādi, ja viņu atsevišķi attaisa vaļā un saglabā kā, teiksim, IFC failu, ko var eksportēt, tad arī sākotnēji jāizvēlās to klasifikāciju un tad eksportējam kā 3D modeli un IFC failu. To, kā pareizi vēl organizēt SketchUp modeli pirms tam, tur varbūt ir vesels seminārs, bet iesākumam šādi, es domāju, pietiksies. Un ko es varētu tagad izdarīt ar šo te modelīti? Pielietot citu studio versijā pieejamu rīku, tas ir vīrējs, lai varētu radīt jau fotorealistiskas vizualizācijas. Tātad, ja vēlētos šeit nedaudz varbūt tieši pie labiekārtojuma strādājot, palaižu vīrijā tūlītās interaktīvo renderi. Tā. Tad vīrējs ļautu no dažādiem renderēšanas zinējiem jāsaka izmantot tādas visas modernākās iespējas, gan renderējot reālā laikā ar jaudīgām video kartēm, gan arī izmantot dalītās renderēšanas iespējas, ja, piemēram, birjā ir kārtīga renderēšanas ferma, vai tā iespēja saslēgt vairāku kolēģu dators kopā renderēšanas procesā. Tas varbūt kāpēc daudzi izvēlās tomēr lielāku skaitu renderu radīt SketchUpā un vīrijā, nevis tādās game design piemērotās programmās kā Lumionā, Twinmotionā. Tieši tā dalītās renderēšanas iespēja. Bet, ja tagad palaižu interaktīvo renderi, jau varētu redzēt, kas sanāk no šīs te. Tā. Ēkas vizualizācijas pagaidām. Un kas jāmin vīrijām, kas ir viens no lielākajiem ieguvumiem, nāk līdzi servis, kas saucās Chaos Cosmos, kas iekļauj ārkārtīgi daudz jau augstas kvalitātes 3D modeļus, tekstūras, fonus un papildus vizualizācijām vajadzīgas elements. Šeit, piemēram, sadaļā skatoties pie kokiem, es varu vegetation kokiem, es varu aplūkot diezgan plaši, tur 100 modeļi būtu, gan priekš vizualizācijām vasarā, rudenī, ziemā. Un ienesot šos te modeļus SketchUpā, tie parādās kā tādas vienkāršotas proxy formas. Tas nozīmē, ka tās neprasa daudz resursu datora. Nedaudz pamainīšu varbūt lielākus, mazākus tos kokus. Tātad SketchUpā šis proxy tāda forma izskatās tāda vienkāršota, tikko kā es jau palaidu renderēties. Nav ilgi jāgaida, jo viņš tā speciāli uztaisīts, lai ātri varētu
tā ielādēt datora atmiņā, un tur pietuvinot jau katru lapiņu varētu redzēt. Tīri praktiski no vizualizācijas viedokļa SketchUps ir ļoti tāda pateicīga vide, lai radītu visas tādas vizualizācijas, kā tādas ilustrācijas arī kombinējot kopā parasti ar tiem SketchUpā stiliem, līniju stiliem, ar to realistisko, radot tādas kā mixed media stila vizualizācijas. Ja vajag, var izspiest diezgan augstā līmenī arī realismu, nu lielākoties jāsaka, 90% visas vizualizācijas var SketchUpā uztaisīt, man liekas, tas, kas ir tāda niša, kas jau taisa super augstas kvalitātes mārketinga vizualizācijas, un tur speciālisti lielākoties 3D Max un Corona Renderer to taisa, jo ļauj daudz ērtāk varbūt kopā ar Revitu darboties, vai vēl milzīgāka tāda satura visas projekts, vai ne, veidot. Jā, kosmos bija jautājums, par kosmos mēs varam pievienot, attaisīt vaļā otrā ikoniņa, kas būtu vīrējiem. Un tas viss, tas ir lieliski nāk līdzi jau šajā abonementā. Tīri skatās dažādās bibliotēkās, kur iespējams iegādāties tos mēbeļu modeļus, tos kokus un tādā garā. Daudzkārt tur katrs no tiem modeļiem varbūt jau maksā vairākus dolārus vai eiro. Šeit tas viss uzreiz ir pieejams tie abonementā un atliek tikai ievietot projektā un jau palaižot renderi varētu redzēt. Nu, re. Plašāk par vīrēju var uzzināt skatoties tātad atkal SketchUp LV sadaļā pirkt vīrēju. Kā minēja, tad tā atsevišķi pērkot vīrēju sanāk dārgāk nekā studiju abonementu, paņemot kaut vai upgradeojot esošo jūsu licenci. Bet arī, ja nepieciešams izmantot, varbūt ne ikdienā, bet tikai kāda viena projekta ietvarā 2-3 reizes gadā, tad ir iespēja arī uz mēnesi iegādāties, un tā lētākā būtu vīrēji solo 1 mēneša noma. Un par tādām apmācībām runājot, mēģinam reizi ceturksnī vīrēji apmācību kursu pasniegt, kas jau 16 akadēmiskajās stundās ļauj iepazīties ar visām tādām gan interjera, eksterjera, studijas vidē, vizualizāciju radīšanu un arī nedaudz no pēcapstrādes puses, kā skaistāk viņas varētu izveidot. Tas tā par vīrēju. Jāsaka, tur tiešām materiāls radīt. Mēs varam dažādas vizualizācijas veidus bez robežām. Tīri. Jāļauj vaļu fantāzijai. Ikdienā varbūt pašam arī tik daudz vairs nesanāk radīt vannas istabu un dzīvokļu un tādas vizualizācijas. Pats veidoju savu tādu projektiņu, Medilo Riga LV, taisot ilustrācijas, kas vairāk par seno Latviju. Vēstures rekonstrukcijas tēmu. Arī tieši vīrijā. Bet tā. Vairāk var pasīties Medilo Riga.lv. Bija jautājums par to failu importēšanu, kas notiek, ja vairāki kolēģi, piemēram, gribētu tajā pašā failā strādāt, vai kaut kādu daļu varbūt, ja vajadzētu integrēt citā,
redzēsiet, šeit ir pie importēšanas divas iespējas. Vienkārši import file un import visual reference model, kas nozīmē, ka kāds fails, kas tiek importēts, es varu pamēģināt no cita projekta arī paņemt. Import reference. Nu, man kaut kur tur iekšā ienāca šis te fails. Pagaidām tādā aizslēgtā formātā vispār nav iespējams to pat pakustināt, bet, ja izmantotu šeit būs tāds collaboration manageris, būtu iespējams atsevišķiem importētām daļām norādīt, kādā pozīcijā viņi atradīsies un redzēt, vai gadījumā nav iznākušas jaunākas versijas. Bet jā, par to es ieteiktu noskatīties to minēto semināru, tur tā detalizētāk būtu pastāstīts. Tā, kas jāmin, ja varbūt nav laiks tehniski augstā līmenī mācīties visas vīrēju funkcijas, kā ieteikums var izmantot. Tā tad ir arī Keos piedāvātais rīks Enscape. Pagaidām izskatās, esmu atslēdzis. Arī no SketchUp LV paskatoties pie sadaļas pirkt Enscape, kas ļautu tādas reāla laika vizualizācijas taisīt, lai interesē tieši virtuālā realitāte. Tas būtu tāds ērtākais rīks, ar ko to varētu izbaudīt. Un nu jau vakar bija arī seminārs par jaunāko versiju, ko Keos piedāvāja, kas vēl pastiprina tās iespējas to vīrēju projektu, piemēram, pēc tam norenderēt arī ar Enscape palīdzību, vai otrādi. Jau tagad radot projektu Enscape vidē, to iespējams pēc tam arī augstākā kvalitātē norenderēt ar vīrēju palīdzību. Un jā, no tā, par to jautājumu, arī par to sadarbību. Atkal atpakaļ par Trimble Connect. Noteikti patiksies jauna funkcija. Jau sanāca izmēģināt. Varēsim strādāt ar vienu un to pašu SketchUp failu vienlaicīgi. Tā, kad rediģējot kaut kādu modeļa daļu, es redzu arī savā ekrānā, ko kolēģis varbūt ir pamainījis. Es iedomājos, tas arī ļoti interesanti varētu tagad strādāt gaidāmajās jaunajās SketchUp pamatkursa apmācībās. Es varēšu uzreiz redzēt, ko tie studenti taisa. Tā ka, jā, tādā ziņā Trimble Connects ļoti labi attīstās. Varbūt tagad nedēļa, 2 jāpagaida. Varēs jau arī praktiski izmēģināt to funkciju. Bet tā, par vīrēju, jā, stāstīt var tiešām ļoti daudz. Es ieteiktu noskatīties arī YouTube'ā regulāri veidojam seminārus par vizualizāciju, lai gūtu tādu labāku ieskatu, kādas iespējas vizualizācijā ar vīrēju vai Enscape būtu. Bet paturpinot par šīs dienas tēmām, par studio, tāds nākošais rīks, kas ļoti var noderēt jebkuram arhitektūras studentam, tas ir pre-design, kas ļautu analizēt kādas lokācijas, instalācijas datus, tos meteoroloģiskos apstākļus un iegūt tādus ieteikumus dizainā jau pirms mēs kaut ko vispār sākam SketchUpā projektēt. Lai to attaisītu, var atkal nospiest vienkārši no SketchUp LV lapas pre-design. Vērš jaunā. Tas ir tāds interneta servis, izmantošu launch pre-design.
un pamēģināšu jaunu projektu uztaisīt. Šeit ir pāris tādi jau dotas lokācijas. Radīšu jaunu, create new study. Paņemšu vienkārši lokāciju Rīgā, un es varu izvēlēties, kāda tipa ēka man tieši interesētu. Es paņēmu, ja tā būtu skola. Continue. Varu konkrēti lokāciju ierakstīt, vai tā vispārīgi izvēlēšos Rīga. Un jau tiek piedāvāti 2 varianti, kā mēs varam iegūt tos meteoroloģiskos datus. Satelīte, tuvākā accuracy mums parādās 30 km, vai weather station kādu konkrēti var izvēlēties. Paņemšu to pirmo variantu. Ar continue turpinu. Tātad create study. Un apskatu, ko man pastāstīs par šo lokāciju. Var iedomāties, ja vajadzētu projektēt kādu ēku otrā pasaules galā, īsti nesaprotot tos vietējos klimatiskos apstākļus, varētu būt sākumā sarežģīti. Tātad tādā datos balstītā veidā mēs jau varam iegūt pirmām kārtām site konteksts, kur parādās tātad tā karte, parādās arī, izskatās no OSM buildings tieši tāds vispārīgais ēku apkārtējo apjoms, un parādās jau priekš vienkāršas izgaismojumā analīzes, kas ir tātad tā. Es varu redzēt, kur tad saulgrieži būtu decembri. Vajadzēja parādīties arī, kas ir valdošie vēji, bet šajā skatā es nesaprotu, kāpēc nerāda. Tagad eksportē pilnīgi visu projektu, tad ir iespējams redzēt. Papildus var redzēt tātad katrā no gada laikiem. Kā tad cilvēki tur varētu justies? Es redzu, ka no decembra līdz 20. martam, kādas ir vidējās temperatūras, mitruma līmenis, līdzīgi arī citos gadu laikos. Kādi tad būtu valdošie vēji? Un kāda būtu tā ietekme uz to cilvēku pašsajūtu arī? Cik daudz būtu tātad dienas gaišās stundas, cik daudz būtu mākoņainas dienas arī. Un jau tiek īsi pateikts, kādas ir tās vajadzības, kā jau reaģēt uz to visu. Es redzu, protams, ziemā man te būtu nepieciešams tieši vairāk resursu ieguldīt pie apsildīšanas, nevis pie kondicionieriem, jā, kā vasarā. Te vēl papildus par gaisa piesārņojumu līmeni pastāstīts. Tālāk ir sadaļa Architectural Response, kas ļautu aptauju man piedāvā. Kā tātad reaģēt no dizaina viedokļa uz tiem apstākļiem? Tiek doti jau no diezgan liela tāda saraksta ar ieteikumiem, kas būtu tādi efektīvākie. Kas, protams, viens svarīgākais mums būtu tā kā gada lielākajā daļā atvērties no tā augstuma. Un, es jau redzu, ka īsti pārāk nevajag uztraukties par noēnojumu elementiem. Tas atzīmēts kā ar 0 zvaigznītēm vispār. Glazing ratio tātad parādīts būs jau katrā no ēkas fasādēm pēc virzieniem skatoties. Kāds būtu ieteicamais tātad stiklojuma veids? Un tas saraksts ir ļoti, ļoti liels. Un te var redzēt, kas tāds efektīvākais būtu no tā visa.
shading kā papildus noēnojumi tādi elementi, kāda tipa, cik viņi būtu svarīgi, atkal skatoties noteiktās ēku fasādēs tajos virzienos. Un kā top lighting, tātad apgaismojums griestos, cik tas būtu svarīgs noteiktās atkal tā noteiktos laikos, un kas ir tādi efektīvākie varianti būtu. Un outside spaces es varētu apskatīt, kas būtu tādi svarīgākie ārā elementi, lai tad cilvēks varētu tā komfortabli uzturēties tajā Rīgā. Ja. Tad parādās kā viens no svarīgākajiem, tātad aizsardzība pret vēju, nepieciešama kaut kāda veida apsilde, gaisa kustība, ventilators nelietosim, nav jēga. Protams, vajadzība patvērties no lietas un apgaismojums. Tā kā salīdzinoši daudz ir tumšās dienas. Un tie paši tātad vides visi elementi parādīt, kad viņi visvajadzīgākie tieši būs. Šādi te un visu šo te analīzi mēs varam ar download report lejupielādēt vienā vai no Excelī vai PDF reportā. Un tas kāds tāds labs sākums jau pie tālākajiem soļiem SketchUp projektā. Apskatot vienu tādu paraugu, tās atvērās. Šeit ir SketchUp piedāvātais tāds paraudziņš, tātad lokācijas, tāda analīze, to mēs varam ienest iekšā ar add location, vispārējais, tātad ēkas novietojums. Jā, un skatoties pēc tiem ieteikumiem, tātad fasādes visā tajā detalizācijā tiek ievietiet logi un vajadzīgie noēnojumi elementi. Un kur ir gimnēzijums, tur papildus arī top lightings pielikts klāt un kā cover pievienot klāt šie elementi. Un visi pre-designā piedāvātie gan loga varianti, gan arī tie ēnojumi elementi, viņi ir pieejami 3D warehousā kā pielāgojumi modeļi. Ja skatāmies tātad 3D warehouse, tad laikam ērtākais meklēt pēc live SketchUp labs. Tā, skatoties pie shading options, es varētu lejupielādēt un konfigurēt arī uz to vajadzīgo variantu. Pievienojot objektu, ar dubultklikšķi nospiežot, varētu uzreiz arī pielāgot. Tā, tas būtu ar live komponentu. Protams, varam jau paši arī modelēt. Par pre-designu laikam nekas daudz vairāk nebūtu ko minēt.
Uh, Cits rīks, kas pieejams, mums būtu Scan Essentials. Par to tā ļoti detalizēti var iepazīties, nospiežot uz saites. Tas aizvedīs uz SketchUp piedāvāto lapu. Bet nu, kā tas izskatītos praktiski SketchUpā? Es attaisīšu vienu projektiņu, kas bija viens no pirmajiem vispār punktu mākoņu projektiem, ar ko bija sanācis strādāt. Tā. Tāda laikam jau nelaimīga ēka Peitavas ielā. Tas vecerīgā stāv tāda pussabrukusi. Nu, re. Nu, šādi viņi izskatās jau detalizētāk pabeigta, uzmodelēta SketchUp vidē. Viņa tika veidota, izmantojot geometriku radīto 3D punktu mākoni uzmērīto rāzeri. Un tagad uzmērīšanas datus ļoti ērti ar SketchUp Studio varētu ar Scan Essentials sprauģu palīdzību arī ienest iekšā. Vienkārši izvēloties, nu, ja sāktu kā jaunu projektu, open. Un būtu iespēja izvēlēties starp 5 dažādu veidu punktu mākoņu failiem, kā populārākais tieši, un AS formāts arī pieejams. Atverot to, tas ielādētos un varētu redzēt, tūlītās ieslēdzu jau šādā te veidā, es varbūt izslēgšu. SketchUp modeli. Nu, re, es redzu visu to punktu mākoni. Tas gan nebija dots formātā, kas iekļautu krāsu, bet, nu, tā. Ļoti lieliski var redzēt, kas tur iekšā notiek, vai ne? Citādi varbūt tikai no ielas skatā vēl tik traki neizskatās. Iekšā ir tāda milzīga būvbedre un sienas stiprinātas ar metāla konstrukcijām. Nu, re, lai kaut ko darīt ar šo 3D punktu mākoni, nu, mēs varam ar Scan Essentials veidot gan palīga līnijas, gan punktus, piesaistoties noteiktām punktu mākoņu daļām. No sākumā, ko var, teiksim, darīt, nedaudz izolēt tieši vajadzīgo no punktu mākoņa. Es ieslēgšu tātad iespēju create clipping box un izmantojot scale rīku, es to punktu mākoni varētu samazināt līdz vajadzīgiem izmēram. Nu, re. Lai vieglāk būtu saprast, kas tur notiek, var pamainīt arī to krāsu režīmu pie Point Cloud Manager. Nu, re, pēc punkta mākoņa blīvuma vai šādā te veidā pēc tādas tā vertikālā augstuma. Šis te režīms ir ļoti noderīgs, ka nepieciešams radīt, piemēram, uzzīmēt pašam tā kā horizontāls, pēc kurā mēs jau varētu uzģenerēt arī reliefu. Tad es ļoti labi redzēt, kas ir tie punkti, kas atrodas noteiktā augstumā. Mums ir arī iespēja ar Scan Essentials salīdzināt SketchUp modeli, jau radīto kādu ar punktu mākoni, piemēram, ieslēgšu atpakaļ ēku.
ēku es varu izmantot kā tādu paraugu, un sadaļā inspection es varētu tātad izvēlēties inspection map, nu re, un pie manis norādītā attāluma distances es varu mainīt, cik daudz tie punkti tiek ņemti vērā. Uzliekot mazāk vai vairāk. Kas gan jāsaka, tiešām esošajā stadijā Trimble Connects, man liekas, vislabāk viņš noder tieši tā tieši, lai uzsvērtu to kopējo apjomu konstrukcijā, vai teiksim tā, noņemšu nostoju inspection map. Teiksim, es varu apskatīt to SketchUp modeli, reizē redzot arī tās apjomtas detaļas, kā metāla konstrukcijas, un man viņas nav jāmodulē. Vai papildus apkārt, ja būtu ēkas visas, es arī tās varētu redzēt tādā vieglā kontekstā, un man nav nepieciešams obligāti viņas kā SketchUp modeli arī uztaisīt. Ja būtu vajadzība tādās ļoti augstā detalizācijā jau tādā scan to BIM procesā pārveidot par SketchUp modeli, es pagaidām laikam ir jāiesaka citu mūsu piedāvāto rīku. Pie produktiem redzēsiet, tas ir Undit for SketchUp, kas vispār tādā mērniecības jomā ir viens no labākajiem pasaulē, gan strādājot SketchUpā, gan Revitā, AutoCADā, tas ļautu pārvērst automatizēti punktu mākoni jau par lietojamu ģeometriju. Jau sanācis ar vienām no pirmajām versijām strādāt, un tagad jāsaka, viņa ļoti, ļoti gājas uz priekšu. Un tieši SketchUp versija ietver labākos rīkus, kas ļautu ātri pārvērst to punktu mākoni jau tajā modelī. Citās versijās, piemēram, Undit for Auto, kad vieglāk būtu ar reliefu strādāt. Automātiski, lai radītu tātad horizontāls arī no punktu mākoņa, tādas specifiskas lietas. Bet, par vienkārši ēkām scan to BIM es ieteiktu Undit pagaidām. Ja tikai tādam vispārējiem kontekstam vajadzīgs, droši var lietot arī Scan Essentials. Tur ir nedaudz jāpagaida, kad iznāks jaunā versija. Tas jau arī iekļaus, teiksim, funkcijas, kas ļautu reliefu ļoti viegli pārvērst to punktu mākoni lietojumā, tādā maināmas topoloģijas, detalizācijas tādā virsmā, un vēl citas funkcijas, bet tiešām Scan Essentials liekas visu laiku nedaudz no Undita iepaliek. Tā ir aktuāla tēma, es ieteiktu tiešām varbūt abas arī izmēģināt, skatīties, kas ir jūsu vajadzībām nepieciešams. Jā, viens tāds interesants projekts, kur vienam no klientiem bija noderīgs šis punktu mākonis, bija uzmērīts būvlaukums, bija cik bija tie veidņi precīzi sataisīti kāpnēm un pārējiem. Kā sanāca, bet, metāla māksliniekam vajag tieši radīt kāpnes, margas, visu pārējo. Un tad lieliski, ka bija šis ieskanētais punktu mākonis, ko var ērti ienest iekšā SketchUpā, un jau ņemot vērā visas tās neprecizitātes, attiecīgi margas visu pārējo izveidot. Tā. Scan Essentials un Revit importēšanas tās iespējas, tas jau būtu arī pieejams SketchUp Studio studentu versijā. Vienīgais, kas nebūtu, tas ir vīrējs, jo paskatoties tā studio lapā.
Tātad, jā, nu tā galvenā atšķirība, šie te vīrēji, Scan Essentials, Revits, Trimble Connects un Pre-Design, tas ir visā tajā studio abonementā, bet, ja gribās paņemt vīrēji atsevišķi studenti, tur sanāk, ir studenta licence pieejama par 134 eiro plus PVN gadā. Bet nu tā. Nu, lielos vilcienos laikam sanāca iziet cauri visiem rīkiem. Varbūt kādi jautājumi, pie kuru no rīkiem gribētos padziļinātāk uzzināt kaut ko. Priekš Android planšetēm diez vai, bet ko es ieteiktu pamēģināt? Atverot vaļā SketchUp online versiju arī uz Android planšetes, viņu lieliski jau var izmantot. Un viņai jau ir iespējams pamainīt to darba režīmu. Tā, es atveru jebkādu jaunu failu, piemēram. Tātad ir iespēja pamainīt to input metodi no peles uz trackpadu, kas, man liekas, tad uzreiz arī ērtāk bija uz planšetes tad lietojums. Un ir iespējams pielāgot arī to navigāciju, lai vieglāk būtu darboties uz planšetes. Un tādā modulēšanas funkciju ziņā tā SketchUp web versija un iPad versija šausmīgi neiepaliek. Nu, iPad versijā ir tie interesantie papildus, gan tie AI rīki, gan arī ērtāka iespēja, piemēram, uzmērīt kādas telpas. Bet, nu, var sākt ar to, ka pamēģināt. Visdrīzāk speciāla versija tā Androidam nebūs. Ir vismaz tas SketchUp Vieweris pieejams, bet tā kā Android planšetes tur ir simtiem visādi varianti, un tad laikam tas nav tā praktiski iespējams uztaisīt SketchUp versiju, kas visiem ideāli strādās. Visdrīzāk tie tiks attīstīta vairāk tikai tā online versija. Varbūt, ja pietiekami daudz lietotāju prasīs, kaut ko izdomās. Nu tā. Vēl kādi jautājumi varbūt?